Pirmdien, 3. oktobra vakarā Arēnā Rīga gandrīz 4,5 tūkstoši līdzekļu klātbūtnē. Rīgas Dinamo tikās ar mūsu principiālajiem pretiniekiem, kluba nosaukuma biedriem Maskavas Dinamo, kuri bija ieradušies no Mīnskas, kur bija piedzīvojuši pirms 2 dienām zaudējumu ar 0-3. Un, protams, alka revanšēties vismaz vienam Dinamo. Un diemžēl, bet viņu mērķis tika piepildīts. Šodien Maskavas Dinamo izcīnīja uzvaru ar rezultātu 4-2. Pirmajā trešdaļā jau gūti 3 vārti un Jakubu Sedlačeku vārtos nomaina Jānis Kalniņš. Arī 4. vārtus šovakar gūsta mūsu pretinieki 4-0 un 2. trešdaļā 1 vārds izdodas no zilās līnijas ar teicamu metienu pretinieku vārtos atspēlēt Ērika Ševčenko. Spēles 3. trešdaļā vēl arī Ralfs Freibergs, mūsu aizsargs, atrodoties uzbrucēju pozīcijā, pēc Laura Dārzina piespēles samazina rezultātu starpību līdz rezultātam 2-4, bet līdz ar to tas bija arī viss un rezultāts uz tablo spēles beigās vairāk nemainījās. Pirms spēles Mārtiņš Karsums solīja, ka šovakar būs redzams labākais hokejs pilsētā, un to arī sagaidīja. Tiesa gan Maskavas Dinamo līdzjutēji. Mārtiņš Karsums. Kā jau bija prognozēts, šodien uzvarēja Dinamo. No mūsu viedokļa skatoties, diemžēl, bet tavējais Dinamo. Ko par spēli var teikt? Vai bija grūti noskaņoties pēc zaudējuma? Tāda Dinamo tūra sanāca Minskā 0-3, šodien 4-2. Grūti vai ne grūti, bet bija jānoskaņojas. Mēs pēdējā spēli diezgan slikti nospēlējām. Vispār pēdējās kaut kādas 7 spēles neesam, kaut arī esam vienējuši pāris spēles, neesam labi spēlējuši. Tāpat arī šodien pirmais periods it kā izgājām. Visu darām, visu, ko treneris saka, bet otrajā atkal bišķi palēdāmies. Un tā teikt, trešajā, ja būtu 4. periods, tur vēl nezinu, kā viss beigtos. Bet labi, ka tā. Vai no mūsu Dinamo sagaidījāt to, uz ko jūs bijāt gatavojušies? Mēs vairāk domājam par savu spēli. Mēs pa viņiem īsti mēs tur baigi arī neanalizējam. Jo mums ir jāatrod savas kļūdas mūsu iekšēnē. Tas bija pats galvenais. Un it kā to izdarījām, bet vienalga daudz kļūdas. 4-2 vai pārliecinošs rezultāts? Pārliecinošs, es nezinu. Galvenais, ka vienai prieks par to un nezinu, jāaizmirst. Kā pašam bija spēlēt skatītāju priekšā, savējo skatītāju priekšā? Žēl, protams, ka tik maz gribētos vairāk. Saprotams, ka Dincim Rīgas Dinamo tik labi varbūt neiet, bet cerams, ka nāks atbalstīt un tā tālāk. Bet vienmēr prieks braukt mājās pie saviem skatītājiem. Paldies viņiem. Vai vismaz bija tas labākais hokejs pilsētā šovakar, ko solīja? Protams, ka bija. Tikai uz mūsu pusē vairāk. Paldies. Par šī mača labāko spēlētāju rīdzinieku rindās tika atzīts 2. vārtu autors Ralfs Freibergs. Lai arī pēc spēles viņš norādīja, ka trenera uzdevums nenoraidīties tika izpildīts, tomēr atkal kaut kas pietrūka, lai nespētu izcīnīt kārtējo un tik ļoti vajadzīgo un gaidīto uzvaru. Lūk arī viņa intervija. Neko darīt, bet arī pēc šādām spēlēm tomēr līdzjutēji vēlas zināt to komentāru par spēli un tos iemeslus par zaudējumu. Kāds tas būtu no tavas skatu punkta? Slikti iesākām. Treneris arī to pieminēja. Un slikts sākums un iemet ātri golus, vārdus samet viņi. Un tas arī nosēdināja to komandu, bet spējām saņemties. Turējāmies pretī. Beigās jau parādījām ļoti sakrīgu spēli. Bet atkal kaut kas neaizgāja un atkal zaudējums. Un zaudējumi krājās un gribās uzvarēt arī. Bet tas sākums vairāk vai mazāk. Tas, ka šodien 2 vārtus guvām, bet no aizsarga pozīcijām, vai tas par kaut ko liecina vai saka? Nē, tas neko neliecina. Tur bija smuki pirmajā vārtos, smuki sala. Piespēlēja uz vārtiem, piespēlēja aizsargam, un tur šeit uzmet to vārtiem. Vienkārši tur 3 spēlētāji priekšā un no mūsējiem, un tas jau vairāk uzbrucēju gols viņi izcīnīja. Un šeit man tikai vajadzēja uzmest. Tā ir uzbrucēju pozīcija, kurš atradās. Varbūt tas ir kurā citā situācijā būtu uzbrucējs tur un šeit mēs arī. Vai kaut kāda īpašāka gatavošanās šodienas spēlē bija pēc izbraukumā 3 zaudējumiem atkal skatītāju priekšā pret Maskavas Dinamo? Nē, katru mums pēc arī ne izbraukuma, bet visu sākumu sezonas. Katra spēle ir svarīgākā. Mēs visai gatavojamies ļoti nopietni. Tiešām mēs man liekas, gatavojamies trakāk kā visas komandas. Kaut kas vienmēr pietrūkst. Mēs cenšamies un gribam uzvarēt. Tiešām gribam, bet redz kā. Jo tas kaut kas pietrūkst, acīm redzot, ir kaut kas pavisam maz. Tavuprāt. Katru spēli es nezinu. Es nezinu, kas pietrūkst. Tiešām katru spēli kaut kas cits pamainās. Šodien noraidība nebija, bet vienalga atkal pamanīja zaudēt. Nezinu, tur ir. Katra spēle kaut kāds maziņš, nevis kaut kas traks, bet kaut kas pats maziņš, kaut kas patrauc, un to mēs nedarām. Gatavojamies ceturtdienai?
Paldies! Nākamo spēli savu skatītāju priekšā Rīgas Dinamo aizvadīs jau šo ceturtdienu, 6. oktobrī, kad šeit viesosies Jaroslavļas Lokomotīva vienība. Nu ko, nenaukārsim degunus un joprojām ticēsim, ka mūsējiem izdosies izrāpties no šīs te neveiksmīgās sērijas, kas jau ilgst vairākas spēles pēc kārtas. Tiekamies ceturtdien Arēnā Rīga pret Jaroslavļas Lokomotīvu.